Sveicināti. Pie manis ciemos Dace. Un Dace arī piedzīvojusi, kā saka, izmaiņas zināmas savā dzīvē, jā, kad viņa arī tā kā gribēja padalīties, citiem izstāstīt, jā, kas viņas dzīvē notika. Un viņa saprata, jā, ka citiem tas nāks pa svētību, pa labi, jā, ka citi arī to dzirdēs, pa stiprinājumu būs. Jā, kaut kā tā. Jā, Daci sen pazīstu, ticības māsa, jā. Un, jā, viņai ko pastāstīt. Lūdzu, Daci, jā. Jā, sveiks, Lauri. Paldies. Tas man ir liels gods un privilēģija dalīties ar savu liecību, ar tevi un dalīties ar tiem, kas klausīsies par to, ko Jēzus ir darījis manā dzīvē. Un tā liecība, kas ir veidojusies, noslēgusies, varbūt teikt, vairāk nekā pirms pusotra gada, kad pasaulē nāca man bērniņš. Un šī liecība tā formulē, kas tad tā ir. Tad liecība, kā Jēzus ir man dziedinājis no manām dzīvē lielākajām bailēm, kas ir kļūt par māti un laist pasaulē bērniņu. Tagad es izgāju tam visam cauri, ja, un tagad tu tā kā redzi to, kāds vispār bija. Jā. Tagad es varu, tagad es redzu to pilno ainu, kad saka, ka Dievs, dažas Dieva lietas, viņas to redzamas tikai paiet kādam zināmam laika sprīdim, un tagad, kā tu pareizi teici, tagad tikai es to redzu. Jā, viss process bija neērts, dīvains un tā tālāk, bet tagad, forši dzirdēt, jā, kad ir tās izmaiņas, jā. Un no ko tu gribētu sākt stāstīt to visu? Droši vien, kā visām liecībām ir, kā mēs sakām, ir pirms Kristus un Kristu. Laikam ar to jau ir jāsāk. Jo, kā saka, Kristus nes izmaiņas. Viņš viņš rada kaut ko jaunu. Tā ir, jā, protams. Un tātad tu pateikt, kad sākumā tā kā neticēja Dievam īsti, jā. Tātad tev bija tā dzīve savādāk. Jā, protams, es neesmu dzīvusi, kā lai to saka, jā. Kāds man nepiekritīs, kāds piekritīs, bet es piedzimu ģimenē, kurā mums bija vadošā katoļu ticība. Un tā kā teikt, kad es biju pagāns, es piedzimu pagānu ģimenē, to es teikt nevaru, bet labi, šī liecība nav par manu atgriešanos pie Kristus, bet tā būs liecība tiešām, ko Dievs darīja manā dzīvē saistībā, lai es kļūtu par māti, bet visnotaļ ir būtiski pieminēt, kāds bija mans sākums. Jā, es piedzimu 5. bērniņš ģimenē mammai. Mēs bijām pilni ģimene, gan tēvs, gan māti. Bērnība, kad es biju bērns, tad es jūtos, protams, ļoti nelaimīgs. Kāpēc, protams, tā varbūt nepareizi teikt, bet tobrīd man likās, ka es biju pasaulē pats nelaimīgākais bērns uz pasaules. Apdalīts un apdalīts kādā ziņā, jo mēs nedzīvojam gluži bagāti. Mēs nedzīvojam gluži pārtikuši, un 90. gadi vienmēr ir tāda vecākiem cīņa par naudiņu, lai nopirkt, lai pietiktu naudiņu nopirkt pārtiku. Tāpat laikā mēs dzīvojam laukos, mums viss ir būtībā, ko izaudzē, bet, kas padara manu kā bērna eksistenci tik, nožēlojami. Droši vien tas fakts, ka manam tēvam un vispār cilvēkiem apkārt patika alkohols. Ļoti patika, bet tas nebija tas gadījums, kad mammai patika. Nē, mammai viss bija kārtībā, un mamma bija tiesībā labs cilvēks. Vienkārši ģimenē bija tādi saspringti apstākļi, tas nozīmē, ja? Tad tā emocionāli, kad vecāku tēvs bija alkoholu lietoja. Jā, es piedzīvoju, es redzēju no malas vardarbību pret māti, un tā noteikti ietekmē arī
meitu, jo meita pirmais viņas vīrieša priekšstats jau rodas no tēva un redzot, ko es redzēju ģimenē tobrīd, man neradās zināma liela mīlestība pret vīriešiem, pret to, vai es gribētu arī pati būt māte. Un, protams, vecākiem nebija naudiņas, bija tīņa gadi, kad visiem ir un man nav, un man ir jāstaigā mammas džemperī, un tas ir tik briesmīgi. Un es jau nebiju arī tā audzināta, lai cienītu vecākus. Ja tēvs neciena māti, tad kā lai bērni ciena māti? Viņi to nedara, un līdz ar to es arī to nedarīju. Es visur vainoju māti. Tanī visā, un uzskatīju, ka esmu kļūda nākus šajā pasaulē, un droši vien vainoju arī māti, kāpēc viņa neuztaisīja abortu. Jā, man bija tāds ļoti, ļoti redzot to, kas notika apkārt, jo bija daudz alkohola, bija ļoti daudz, un tas man iedzina bailes. Pirmkārt jau bailes pašai dzīvē, jo tādu kā mieru es nepazinu. Un tad uz tā visa fona, mamma vienmēr teica, viņa saka, es savu dzīvi veltīju jums, es nestrādāju. Kā mamma, cik varēja viņa strādāt, bet viņai bija jārūpēs gan par saimniecību, gan par mums. Kaut gan lielākie mani brāļi un māsas jau bija lieli būtībā. Mēs ar jaunāko brāli bijām tikai mājās, bet mamma bija dzīvi veltījusi mums. Un to brīdi, 90. nākot, jau parādoties brīvības. Man tev jautājums. Tu teici, ka katoliska ģimene, bet kā tas praktiski, ko tas nozīmē praktiski tajā laikā katoliska ģimene? Ko jūs tad tādu katolisku darījāt? Tātad, uz baznīcu mēs gājām. Es tā kā pieklājos katoļiem, es tika pielaista pie svētā sakramenta, komunijas, tāds varēja iet pie grēksūdzes. Es izpildīju to minimumu, kas bija jāizdara. Jā, un mums arī bija tas tā katoļu lūgšanu grāmata. Iemācījos tēvreizi. Kad iet pie sakramenta bērni, viņiem ir jāiemācās zināmas lietiņas. Tas viņas iemācījos. Un, tā ikdienā jau noskaitīja tēvreizi un aizgājām uz baznīcu. Bet, kā tur tēvs arī nāca? Viņš tā kā... ja tagad tā paraugos, cik es atceros, tad man grūti spriest vispār, vai tēvs nāca. Varbūt tēvs nāca ļoti retāk nekā mamma. Mēs ļoti tālu no centra dzīvojam. Mēs nevarējām bieži atnākt. Jā. Mammai sirdī tas aicinājums bija atnākt biežāk, bet gājām, cik gājām, bet uz Ziemassvētkiem, Lieldienām un vēl kādas pāris reizes gadā mēs atbraucām. Tad tieši tā iemesla dēļ, ka mēs tiešām tālu no baznīcas dzīvojām. Bet citādi mājās, svētdienās mamma centās lasīt lūgšanu grāmatu, lūgšanu grāmatā kaut ko. Bet tu atceries kaut ko tā kā pozitīvu tam visam, kad gājāt uz draudzi, jā, vai tev atceries kaut ko tādu, kad bija tur kaut kas labs, vai tāda lieta? Godīgi sakot, es neatceros neko labu. Es tikai atceros vienu zīmīgu momentu, es nezinu, cik man bija gadu. Es reizi jautāju mammai, mamma saka, kas ir Dievs. Un mamma saka, Dievs ir Dievs un vairāk nejautā. Un to es atceros atmiņā un es vairs nejautāju. Atceros, man kaut kas iedeva bērnu bībelīti. Es sāku lasīt ar veco derību un es lasu un tur ir šausmu stāsti. Viens otru nogalina. Un es domāju, man dzīvē es esmu redzējusi vīrus piedzeramies un viens otram draudot, ka viens otru nositīs un nokaus. Jā, tad es domāju, es tajā grāmatā neko labu nesaskatu. Un tad es arī skatījos, mēģināju vairākas reizes, kad bērns esot skatīties Jēzus ciešanas filmu, kas parasti tika rādīta Lieldienās, bet redzot tās mocības, man tā arī neizraisīja vēlmi skatīties, jo mana ikdiena, ko es redzēju apkārt, bija pārāk piesātināta ar tādām
ar tādām sadzīviskām lietām, tāpēc man negribējās skatīties vēl vienu filmu, kur cilvēkam dara pāri. Līdz ar to es līdz galam arī nekad tā līdz galam īsti nesapratu, kas, zināju, ka Jēzus ir Dieva dēls un mēs viņu svinam, bet kāpēc es tā, ir Dievs, nu labi, ir Dievs, bet vai es īsti ticēju, tā sakot, vai es ticēju īsti, ka viņš ir, mums bija svētbildes mājās, pie kurām bieži vien, kad bija, teiksim, tēvs nāca mājās un man bija kaut kāds pārdzīvojumi, lai viss būtu mājās klusi, es lūdzu, bet es līdz brīdim, kad es sāku apzināti meklēt jau pieaugušā vecumā, es nepiedzīvoju tādu, sakot, atklāsmi, jā, ka Dievs, ka viņš ir. Es tā vienkārši domāju, nu tā ir tāda kā rutīna, kuru cilvēkam vajag izpildīt un viss. Nu. Kas tavā dzīvē virzījās tālāk? Tā bija tava tāda bērnība? Nu jā, ja runā atkal par to dziedināšanu, tad kurā brīdī man ienāca bailes, teiksim, kļūt par māti, tas bija viens aspekts, jā, kāpēc es jau maza būdama, 11, es sapratu, ka nē, es negribu tādu dzīvi, kāds bija manai mammai, kad mamma bija vienkārši, viņa nebija laimīga sieviete. Viņa aizgāja no dzīves arī, tā sakot, aizgāja no dzīves. Nu, tas bija kā izmisuma solis, un es skraudzījos uz mammu, es teicu, mamma, man nebūs tāda dzīve kā tev, es tādu nevēlos, un otrs aspekts bija tas, ka es ļoti tuvu cilvēka ģimenē redzēju, kā dzimst bērniņi, viens pēc otra viņa dzima, tur arī bija alkohols. Un es redzēju tos bērniņus, un es skatījos, un kas kaut kur bija dzirdējis, bērni ir svētība. Es domāju, kāda svētība? Tas ir lāsts. Es domāju, tā ir nelaime, nevis laimēs. Nu, un līdz ar to ar tādu atziņu es sasūcos tāds kā pusaudzis, nu, un tālāk aizgāju. Tālāk jau aizgāju dzīvē, iesoļojot, man nekad nebija fanātisms, es nekad nesapņoju, es būšu māte, ka man būs bērni, es tur gribu. Tāpat laikā man bija skolas biedrenes, kuras arī bija no daudzbērnu ģimenes, un viņas jau skolas laikā, viņas gribēja ģimeni, viņas gribēja bērnus, un es to raudzījos, domāju, nezinu, ko jūs tur esat tādu saskatījušas, es domāju, tas vispār vēl. Nu, tālāk jau manā dzīvē, kā tas ir teiciens, ja tevi neaudzina ģimene, tevi audzina sabiedrība. Nu, līdz ar to, tad, kad jau es biju aizgājis studijās, tad jau cilvēks izdara savus dzīves lēmumus, un viņš jau dzīvo savu dzīvi. Un, jā, mammas man vairs nebija jau tad. Un es mani sāk izglītot sabiedrību, var teikt, jaunie draudzenes jaunās, kas bija iegūtas kaut kādas. Tālāk parādījās jau masu mēdī. Bet tev māsas arī bija? Man māsa ir, jā. Nu, māsa. Bet tu nevar par viņu neko tagad pateikt, tas varbūt? Nu, nē, kādā ziņā māsa. Māsa jau kā visas māsas grib labākās, bet visu to labāk otrai, bet mēs jau nevienmēr klausamies māsai. Un, māsa man 10 gadus vecāka, un, viņai sava dzīve, man sava dzīve, man vienmēr tāds uzskats bija, kad es neviena tā cilvēka pēdās un ka man jādzīvo sava dzīve. Un tā es arī, tā es gāju savu ceļu un izglītojos no tā laika jau 2000. gads, 2002. gadā es pabeidzu vidusskolu, atnāku uz Rīgas studēt, un tad jau ir laiks, kad parādās jau arī internets un sāk propagandēt, cik labi ir būt cilvēkam vienam, laimīgai, cik labi ir sievietei karjera, dzīvot sev un aiziet tas modernais, jā, tas, ko sabiedrība propagandē, jaunās modernās vērtības par sievietes neatkarību, un man tas tik ļoti saistīja. Es domāju, jā, tādu es sevi redzu. Un pati savas dzīves noteicēja, pati savas laimes kalēja,
kāds tur Dievs, jā. Nu, Dievs jau ir vajadzīgs patiesībā, nu, tad, ja tev ir slikti, laikam tā es arī uzskatīju, jā, nu, tu jau pati veido savu dzīvi, nekāds tev Dievs neveido, tāpēc, nu, tā es izglītojos pēc valdošajiem, varbūt sabiedrības tādiem uzskatiem, skatījos kaut kādus seriālus, tur bija romantiskie kino ar visiem laimīgām beigām. Un, nu, jā, kaut kādas arī gāja izdarīt kaut kādas savas dzīves izvēles. Un, protams, man sirdī bija vēlme, ka es gribu ģimeni. Tas man bija ielikts no Dieva, un es ticu. Un man bija skaidra atziņa ielikta, kad bērnam ir jādzimst laulībā. Viņš nevar dzimt tā kaut kādās attiecībās, kurā nav noteikts status, un arī tobrīd jau, arī tagad tas ir sabiedrībā, ka daudzām sievietēm saka, nu, tu jau vari piedzemtēt bērnu, tev jau nevajag vīrieti, tu jau tāpat vari palikt stāvokli un vienu audzināt, bet man vienmēr iekšā bija tas tāds, iekšā sirdī tas ir nepareizs, tu to, ka tas ir amorāli, to nedrīkst nodarīt bērnam, lai gan es saku, man nekad nebija siltas jūtas pret bērniem, es to neuztvēru tā. Bet es zināju to, ka tas nav pareizi, labāk tu dzīvo viens, un tev nav bērnu, nekā tu, kā sakot, dabū bērnu, un tad viņu uztais par ķīlnieku kaut kādā veidā. Nu, tie bija tie mani teikt jau gadi, jau apzināta tāda jauna pieauguša cilvēka gadi ar tādām progresīvām domām, nostādnēm. Kā bija tev finansiālo pusi? Tā kā bija tā karjera, tu tā kā gāji tādām domām? Jā, tas tiešām tas ir ļoti, ļoti labs jautājums. Un īstenībā bija, man bija grūti, man bija plāni, man bija vēlmes lielākas nekā es varēju pat iedomāties, nekā es biju. Kā sakot, katram cilvēkam ir jāapzinās savas spējas, un tad viņam kaut ko vajag vēlēties. Man bija tā, ka man bija sapņi kaut kādi, es gribu to un to, bet es nekad nebiju apzinājusies savu varēšanu. Līdz ar to man bija iekšā ļoti liela cīņa, jo es nebiju tur, kur es gribēju būt, un tas mani dzina vēl lielākā, var teikt, izmisumā, jo es nekad nebiju laimīga. Bet Latvijā bija tāda iespēja, bija tas postenis. Ja būtībā, ja raugās tagad no šodienas acīm, tad es saprotu, ja es būtu tad jau ar Kristu bijis pieņemot, tad es domāju, es arī būtu bijis jau savādāks cilvēks, un man būtu vienkārši jābūt pacietīgi, būtu vienkārši pacietīgi jāpaliek, un tas būtu atnācis. Man būtu, sakot, cilvēkam vajag patiesībā nedaudz, lai viņš būtu laimīgs. Es jau biju vienkārši nelaimīga, un man jau likās, ka manai laimei vajag daudz. Tāpēc es nebiju, man likās, ka es virzos uz karjeru, man nesanāca, man bija te depresīvie momenti, privātajā dzīvē negāja. Vienkārši viss negāja līdz brīdim, kad es iesēdos lidmašīnu un aizbraucu prom no Latvijas. Un, jā. Un tad gāja ārzemēs sākīt. Ārzemēs, redzi, Dievs ir tik brīnišķīgs, kad viņš zināja. Jo tad, kad es braucu prom, es reāli sirdī arī jūtu, kad man bija jābūt prom. Es nezinu, kāpēc. Es nezinu, varbūt es maldos, varbūt tas ir tikai manas cilvēciskās kaut kādas iedomas. Un aizbraucot uz turieni, atkal, jo pirmais mans punkts bija Lielbritānija, Skotija, 3,5 gadi, un no domas, kad kokos aug dolāri. Tā nepiepildījās, bet, tur Dievs sāk strādāt ar mani, jo manas ekspektācijas bija vienas, realitāte bija otra, un es atkal satikos, piedzīvoju to, ka man pašai nācās risināt savas
iekšējās problēmas, jo atkal man nekur negāja. Ne man veidojās privātā dzīve, ne īsti darbs, ne stabilitāte. Un tad es izlēmu, ka man jāpērk biļete, un atkal bija kaut kas, kas man pamudināja, un jābrauc dzīvot uz Spāniju. Tad tu biji atpakaļ Latvijā? Nē, es nebiju Latvijā. Es vienkārši nopirku biļeti no Skotijas uz Spāniju, un es aizbraucu uz Spāniju. Nu jā, un tur ir atkal ar savām sapņiem, atkal ar saviem sapņiem sakārtot, savest savu dzīvi kārtībā. Uz turienes aizbraucu un jā. Nē, tas jau nav kā slikti. Izklausās jau principā labi, kaut ko vienkārši mainīt, lai, mainīt apstākļus un sākt kaut kā no jauna. Tas kā jau nav nepareizi. Jā, un es redzu kā Dievam, jo arī tad, kad es lidoju prom no Skotijas, es sēdēju lidmašīnā, es pilnīgi, pat tagad es varu teikt, es garā jūtu, jā. Es pilnīgi garā jūtu, kā aizveras vienas durvis, un es jūtu, tur tu vairs neatbrauks atpakaļ. Un, tā arī sanāca, ka tieši Spānijā Dievs bija paredzējis, ka tieši tajā zemē es beidzot esmu pietiekoši vīlusies savās iedomās. Un tieši tajā valstī es pielieku punktu saviem centieniem, mēģinājumiem paša saviem spēkiem kārtot dzīvi. Un tur, kā viens no iemesliem var teikt, kā protestēdama pret pastāvošo sistēmu vai kārtību, pasaulīgiem attiecībām, es pieņemu lēmumu, kad es kļūšu kristiete. Bet tīri apzināti es pieņemu Jēzu savā dzīvē. Tas ir tīri apzināti, tas nebija tā kā es protestējot, es pieņemšu tevi Jēzu un tā. Nē, tas bija tāds jau izmisuma solis, kad es apzināti pateicu Jēzus, tiešām es nezinu, kas tu esi, bet nāc manā dzīvē un sāc viņu kārtot, jo man pašai tas nav izdevies. Un es jau biju tik salausta, kad man vairs nebija ticības sev. Bet kurā brīdī tu zināji par Jēzu? Tagad tu tā kā saka apzināti tajā brīdī. Bet kad tu vispār zināji, kur bija tas? Atkal es tā mērķis nebija šorīt runāt par manu atgriešanos, bet jau Dievs sāk pilināt patiesībā ceļš par Dievu. Dievs man ved iekšā uzdot jautājumus, kas ir Dievs, jau esot pirms došanās uz ārzemēm. Ārzemēs atkal es eju austrumu meditācijā, austrumu reliģijās, un atkal es satieku kristieti. Un dzīvu kristieti, kas man stāsta par Jēzu, un kā tur Jēzus noņem, kā Jēzus var darīt brīnumus un paņem kaut kādas problēmas nost. Tas man liekas, tas gan ir labi. Kaut es tā varētu viņam atdot. Un tāpēc es jau tā dzīvi, tie 3,5 gadu Lielbritānijā, man jau bija tā, ka es jau tiku trīta, kad es iemācījos pateikt vārdu paldies, jo pirms tam jau man likās, ka esmu pats lielākais, pats nožēlojamākais cilvēks, kuršam ir tik bērnība bijusi slikta, dzīve ir bijusi tik slikta, un es vienmēr raudāju mēnesī 2-3 dienas, kad es vienkārši kritu tādā. Bet Lielbritānija jau man iemācīja vārdu pateikties, un tad līdz ar to atbraucot uz Spāniju, Dievs man atkal pieļauj situāciju, kurā es stipri viļos sevi, savās ekspektācijas atkal, bet viņš tāpat laikā pretī noliek man dzīvu māsu Kristu, kura ir man vienīgais latvietis un kura man sludina. Es viņai stāstu par Dievu, viņa man stāsta par Jēzu. Un te ir atkal tas stāsts, kad es redzot viņas ģimeni, pirmo reizi apzinos, es satiku īstus kristiešus, tādus patiesus kristiešus, redzu viņas ģimeni, viņas dēlu un vīru, viņas savstarpējās attiecības. Man bija tas gods, var teikt, 9 mēnešus būt viņiem tuvumā, tuvāk varbūt komunicēt. Un es skatos, bet viņiem ir tik forša ģimene, viņiem ir tik feinas attiecības. Un bērns arī sakarīgs. Man vienmēr piesaista bērni ģimenē, kā saka, tie ir augļi. Un man tas tāds, bet es šitādu arī gribētu.
Un viņa man sludināja, viņa man stāstīja, un Laura, viņa pirmo reizi kaut kādā tā sadzīviskā situācija saka, un vīram jāmīl sievu tāpat kā Jēzus mīlēja draudzi. Es tā, kas tas? No kurienes tas? Es tā, iedomājos, es līdz 30 gadiem nekad tādu nebiju dzirdējis, jo vienmēr, ja runā par manu māti, tad es redzēju māte, jā, tur apprecējusies baznīcā, jā, tur viņa dzemdēja bērnus un gatavoja ēst un aptekāja vīru, un es skatoties to, ka viņš bija nepieklājīgs un ļoti slikti izturējās pret viņu, un es to redzēju. Es vienmēr tikai redzēju vienu pusi, kad saka, sievai vajag. Es nekad nebiju dzirdējis par to otru pusi, kad vīrietim ir pienākums pret sievieti, un man tas tā dziļi lika tā aizdomāties, un līdz ar to, kad es pieņēmu Kristu, es sāku pētīt, man radās jautājums, kādas tad ir tās kristietīgās attiecības? Jo pirms tam es apzināti negribēju, ka Dievs darbojas, piemēram, var izvēlēties man partneri, vīru dzīvē. Jā. Es domāju, nē, Dievs, tu nekad nevarēsi izvēlēties to, kas man ir vajadzīgs. Un es apzināti atceros arī tādu momentu, pirms es vēl biju Kristo, kad es te jau zīmēju, es iedomājos, ko man vajag, un man bija tāds jautājums, vai viņam vajag būt ticīgam. Teicu, nē, pietika ar to, ka ir labs cilvēks. Tas nozīmē, ka tajā brīdī es Dievam neļāvu. Es viņam prasīju pēc vīra, bet es viņam neuzticējos. Es nepieļauju domu, ka Dievs man var atsūtīt vīru. Tālūk, tad, kad es kļuvu par kristieti, tad arī, redz, kā Dievs bija paredzējis, kad viņam bija jāsāk darbs pirmkārt jau ar mani, lai dziedinātu manu dvēseli, tā sakot, līdz tiem 30 gadiem, kam es biju gājusi cauri. Tātad tu teici, ka tu kļuvi ticīga, tātad, jā? Jā, es kļuvu ticīga, tagad saku slavu Dievam, labākā izvēle manā dzīvē, kādu es esmu izdarījusi, un paldies Tev, kungs, ka Tu gaidīji uz manī. Jā, tas ir labākā izvēle no visām izvēlēm manā dzīvē. Man tev jautājums. Un tu kaut kādā tā kā vienkārši viens pret vienu satikies ar kādu cilvēku, vai arī tu vienkārši, kā tu kļūti ticīgi, vai te uzaicināji uz draudzi, vai vienkārši tu biji pati dzīvoklī un pateici, vienkārši, atvēri svētos rakstus un teici, ok, labi, Jēzus, es tev pieņemu. Nē, Laura man bija viņa ticības māsa, kas dzīvo Barcelonā, Sičasā. Viņa var nosacīt, viņa man kalpoja brīdī, kad es vēl nebiju ticīga. Tad viņa man veda mani tajā ceļā. Mēs ar viņu tikāmies, man nebija citu draugu, tur es biju tāda nosacīta izolēta. Un tad, kad jau es tam briedu, bija pavasaris, man liekas pirms lieldienām, viņa saka, Dace, vai tu gribēji aiziet uz dievkalpojumu? Un es teicu, jā, labprāt. Un es aizgāju uz vienu spāņu, laikam tā bija vasaras svētku draudze, es aizgāju uz turienu un pirmo reizi biju protestantu dievkalpojumā. Par lielu pārsteigumu es sapratu, ka man patīk. Man patīk tas dievkalpojuma veids, formāts, kāds ir. Un man vairs neradās šaubas par to, vai es gribu iet, jo pirms tam esot dievkalpojuma formātā katoļu baznīcā, tur man vienmēr pietrūcis sprediķa. Un šeit bija atkal sprediķis un slavēšana. Pie slavēšanas man bija jāpierod. Sprediķis man likās, wow, super, stundu runāt par to, kā cilvēkam kļūt labākam, man acis mirdzēja no tā, līdz ar to man vairāk nevajadzēja mani bīdīt uz baznīcu. Es kā iegāju, man bija, wow, es tagad gribu, un jāatzīst, ka jau drīz būs, laikam jau ir 11 gadi, un kopš tā laika es cenšos neizlaist svētdienas dievkalpojumus bez kaut kāda, ļoti būtiska iemesla, jā. Bet jā, Jēzus pieņēma arī kādā no dievkalpojumiem, apzināti, kad visus aicināja priekšā. Es izgāju, pieņēmu. Jā, bet jāsaka, ka pirms tam es jau biju, Laura man bija ļoti daudz stāstījis, viņa man devusi lasīt grāmatas, un
es jau biju atšķitinājusi to starpību reliģiju un ticību. Jā, es jau biju izkodusies cauri tam čauliņai un nonākus pie tā kodola, pie tās sirdītes. Un tā sirdīte man uzrunāja, viņa man tā pārliecināja, ka ticība, ka ticība nav tas pats, kas reliģija, jā, un tie krustneši, kas izkāva šeit, nezinu, cik tur daudz tautas pa Eiropa, ka tas bija reliģijas vārdā, bet tas nebija ticības vārdā, un ka Jēzus jau nevienu nav kāvis, un viņš nevienu nav galinājis, un man tiešām izlasot informāciju, ko es lasīju, man radās pārliecība, ka viņš ir dots priekš cilvēkiem, un viņa griba nevienmēr saskan ar cilvēku gribu un ar cilvēku rīcību. Bet tev, pieņemot Jēzus, tev nāca kaut kāds apstiprinājums, ja? Tu kaut kā sajūti, vai tas tev vēl nenāca tā īsti? Pieņemot Jēzus stāvot tur iekšā, man nekas nenāca. Es domāju, būs tā kā līdz šim, kad tu esi baznīca, es tikai domāju, būs briesmīgi, es nevarēšu vairs grēkot. Dievs, tas taču ārprāts, jā. Tev vēl grēks ir tūs, jā, un tu saproti, ka saviem spēkiem tev tas, tā sakot, tā vilkma grēkot, tā ir šausmīgi, cilvēkam viņa grūti kaut kur apturēt pašam, uz kaut kādām lietām bija. Bet kādā trešajā reizē, man liekas, par manīm aizlūdza draudzē māsas. Viņš man prasīja, vai es esot kristīts svētajā garā, kas man bija tāds, kas tas vēl ir tāds. Un es piedzīvoju. Es izgāju baznīcas, nekas nebija, bet es piegāju pie metro, kāpjot iekšā, man bija pārņēmis pārdabisks miers. Man pēkšņi, manā prātā, manās domās bija miers. Manā sirdī bija miers, manas bailes, kā sakot, nevis manas bailes, bet tās bailes, kas bija kontrolējušas manu dzīvi, manu ikdienu, manu rītdienu. Viņām bija tāda sajūta, ka viņām ir mūris priekšā, un vienīgais, ko es varēju padomāt, bija Jēzus, un tas Jēzus mūris bija tik stiprs, ka tās bailes nevarēja viņu caursist. Tas man likās kaut kas pārdabiskas. Bet tāpat laikā es gāju un es baudīju to stāvokli, to miera stāvokli. Man bija tāds, wow, kas tas tāds? Tas bija tik pārdabiski, jo es dzīvē nekad mieru nebiju jutusi. Bet es pēc viņa tiecos, es viņu meklēju. Un man vairs neradās jautājumi, ka esmu atklājis patiesību. Jā. Vienīgais jautājums, kas man bija, kā to noturēt un saglabāt. Bet tas bija kaut kādā mēneša laikā, tad pieņēma Jēzu, un tas vienkārši, vai tas bija kāds garāks periods? Kā lai sakot, es vēl tā tuvošanās Kristum, es atceros pirmo reizi, kad es esmu vēl baznīcā, jau pieņēmus Kristus, jau bija aizgājusi tādu krievu draudzīti, un viņi vēl runā, mācītājs tur runā tagad par Jēzu un tā. Es vēl zinu, ka tādā brīdī es neesmu augšām piedzimusi, jo es vēl ļoti laicīgi domāju, jūs tā jau ir tikai viena no filozofijām, ir bez Jēzus, vēl ir citi, līdz ar to vēl pagāja kāds laika posms, kad es tiešām piedzīvoju to, kad man vajadzēja izmainīties manam prāta stāvoklim. Jā, vēl kāds laiciņš gāja, es domāju, kad es vēl tā kā sakot, es meklēju, bet man vajadzēja uziet uz tā ceļa, lai noturētu to, ko es biju ieguvusi, un sāktu to attīrīšanās procesu no tās bagāžas, kas man vilkās līdzi, jo man tas ceļš, es pasakos Dievam par to, ka ļoti ātri manā kristietības ceļa sākumā man tika iepazīstināts vai man tika pateikts par to, ka pastāv tāda lieta kā atbrīvošana, un to piefiksēja viens kristietis, kurš jau bija daudzus gadus ir kristu, viņš teica, Dats, tev to vajag, un es tā, kas tas tāds? Kas tas? Es tāda ļoti pārliecināta par sevi, tāda jauna dāma, tāda vai, man taču viss ir lieliski, es tagad tur tā. Un tā bija tāda saruna ar vienu mācītāju, es saku, internetā, bet viņi izvilka laukā, viņi sāka vilkt laukā visas tur dzīves lietas, kas var būt cilvēkam, un tas patiesībā es pasakos paldies Dievam, jo pašā ticības ceļa sākumā man tika parādīts, ka daudzas lietas, kas man kā likās ir raksturā, kas patiesībā viņām nevajadzētu būt. Jā, ka tās nav, ka tām ir garīga nozīme. Jā, tas bija tāds. Un tad jau, kad es tam sāku iet cauri,
man arī nāca tā, kā sakot, tā piedzimšana augšienes, vai kā lai to saka, kad, es sāku tuvoties Kristumu un pamazām atkrita mana iepriekšējā tie uzskati par to, ka Jēzus ir viens no Dieva dēliem vai bez Jēzus ir kaut kas cits. Un atceros arī, kad jau es kādu laiciņu, un kaut kad diezgan ātri īstenībā, varbūt gada laikā, varbūt 2 gadu laikā, es atceros, piefiksēju vienu momentu, kad man patiesībā nāca arī atklāsme par labo un ļauno. Tādā kontekstā, kad par šīm pasaulīgajām mācībām, kuras es biju sēdusies, kā jauna sieviete par to feminismu, par to neatkarību, par to, man vienā brīdī nāca atklāsme, ka tas nav no Dieva. Un tad es vairāk pievērsos, sāku lasīt Bībeli. Bet, katrā ziņā tev arī tās visas tās mācības neapstiprinājās, jā, tās citas, jā, viņas kaut kas tur bija. Pirms tam, jā, pirms Kristus, tu teici, kad bija tās, tu teici, citas reliģijas, jā, viņas tev kā... Paldies Dievam par to, jā, bet es domāju, ka cena tam bija tāda, kad man bija jāiziet. Man bija jālūdz ļoti Kristus par dziedināšanām, par manas dvēseles dziedināšanām, par atbrīvošanām, jo jebkāda garīgā barība, ko mēs ēdam, man liekas, cilvēkam, ko Kristus izredzējis savai kalpošanai, tā nenāk par labu, un no tās ir jāatbrīvojas, jo pretējā gadījumā viņi saindē cilvēku, un ja no viņas neatbrīvojas, viņi turpina indēt, un labi, ka es biju tik slinka, lai nelīstu tajās austrumu lietās pārāk dziļi. Es tikai tur pagrābstījos mazliet degunu, tā sakot, iebāzu. Es negāju. Bet, labi, paldies Kristum, ka tas ir, ka varbūt viņš deva to, lai es spētu salīdzināt un saprast un kādam citam ar to kalpot, bet, jā. Kā tu saprati, ka uz Latviju jābrauc? Jā, ja es nācu pie Dieva, tad es jau biju gudrāka. Es jau biju sapratusi, ko nozīmē dzīve ar Dievu un dzīve bez Dievu, jo tagad es biju kļūst par kristieti, es redzēju pārdabiskas, tāds var teikt, pārdabiska Dieva darbība manā dzīvē, kā Dievs vienkārši saka kārtot lietas manā dzīvē. Viņas bija labs darbs, tas risinās, un turpretī ir kaut kāda, ir dzīve bez Dieva, kad es pati gāju, meklēju, viss nāca ar lielām pūlēm, smagi, ar sāpēm gandrīz vai. Tad es jau biju izdarījusi secinājumu. Ja Dievs liek, tad labāk viņam nepretoties. Un, es neiešu iedziļināties, kas tā bija par atklāsmi, bet es saņēmu konkrētu pravietojumu par to, ka mans laiks skaistajā Spānijā, skaistajās Palmās ir beidzies, un man ir jābrauc uz Latviju. Un, ja es 1. decembrī to saņēmu, tad 20. decembrī es un mans sunītis, mēs atbraucām abi divi uz Latviju, lai šeit noliektu galvu, tā sakot, visu radu priekšā, teikt, esmu atbraukus uz Latviju, visu sāk no nulles. Bet īstenībā nulle nebija. Jā. Īstenībā. Amen. Jā, īstenībā es biju atbraukus jau kā jauns cilvēks, un te Dievs sāka, Dievs bija paredzējis, ka man bija jāatgriežas uz Latviju, un viņš gribēja, lai es sakārtoju to, ko es biju ar savu rīcību pirms tam apzināti vai neapzināti postījusi. Viņš gribēja, lai tam visam cauri iet darbi, arī kaut kādi mani darbi, manas rīcības, kas izpaudās vārdā lūdzu un piedot, piedodiet, kaut kā izmaiņas. Un, es nonācu draudzē Dzīvības avots, iepazinos ar mācītāju un uzzināju, ka viņam ir tik brīnišķīga ģimene, ka viņam ir 7 bērni. Es raudzījos uz mācītāju Baibu un es skatījos, cik burvīga sieviete. Es skatījos, cik burvīga ģimene, cik burvīgi bērni. Un, pat var arī tā būt. Tad es jau biju pieņēmusi, ka kaut kad dzīvē man varbūt būs ģimene arī pašai. Bet es skatījos un manas acis priecājās. Manas acis priecājās par
tiem augļiem, ko es redzēju bērnos, ja man bija arī tas gods varbūt tuvāk iepazīt bērnus un kalpot kaut kur ar viņiem. Un man tā bija liecība, kad ar Kristu var izveidot ģimeni skaistu un var izaudzināt foršus bērnus. Un tad es vēl redzēju dažus mācītājus, Andriu Opengeimu, un bija tas gods arī viesoties viņa ģimenē. Un es vēroju šīs ģimenes, un es vienkārši, es sūcu, es baudīju, es ēdu, un man radās jautājumi, kas ir kristīgā ģimene, kas ir kristīgās attiecības. Caur tam visam, tādā veidā Dievs mani, viņš mani kārto, viņš kārtoja manu dzīvi. Viņš man deva arī vienā no kādiem dievkalpojumiem, kad es biju aizgājuši, man tomēr dvēsele bija nedziedināta, ļoti nedziedināta. Dievs vilka laukā visas pagātnes lietas, visu bērnību un lika laukā. Es vienā dievkalpojumā vienkārši atnācu, es biju tāda sasista, sagrauta, tāda nelaimes čupiņa, un Dievs man vienkārši parādīja dacis, cik tu esi lāsta teikusi vārdus par bērniem. Un kad tas bija tas periods, kad man vēl bija mamma, un es biju cik 14 gadi, 13, 15. Tad es nebiju, man nebija bijības ne pret māti, ne pret Dievu, un es runāju visādas glupības, tā var teikt glupības, ļoti smagas glupības, par kurām tagad man nācās prasīt piedošanu Dievam, to visu teikt, lai viņš to anulē, izārda no manas dzīves, tos vārdus, ko es biju runājis par sevi. Nācās no tā visa atteikties, jo es negribēju būt tāda sieviete, kādu es savu muti biju apliecinājusi savos 11 gados. Jā. Dievs veda tam visam cauri, lai es atteiktos, lai tiktu būtībā dziedināta gandrīz vai katra dvēseles daļiņa, solīti pa solītim, nosacīta, var teikt, 7 gadu garumā, lai sāktos dzīvē jauns posms. Un kā viņš tev sākās? Jā, es Dievam biju lūgusi, saka Tēvs. Man ilgas bija pēc ģimenes, un, lai gan citi saka, tas nav svarīgi tā, un man vienmēr bija ilgas, neskatoties to, ka maniem vecākiem nebija perfektas ģimenes, bet es gribēju un es zināju, ka es varu izveidot. Es zināju, ka es varu un es varu sadzīvot ar citiem cilvēkiem, ka tas man problēmas nesagādās. Un es biju lūgus Dievam pēc vīra. Un, kaut kā tā, lai saka, 7. dzīves gadā, tā pēkšņi es laikam biju jau arī pati daudz ko sapratusi, nonākusi pie jaunām atziņām, var teikt, es tā godīgi atzinu Dievam, ka man pašai grūti, kad es viena vairs negribu, un, lai viņš dod pēc saviem ieskatiem, bet, kaut kādas jau prasības man bija, bet, tās jau nebija prasības uz 4 formāta lapām, jā. Bija tādas diezgan praktiskas un būtiskas, bet šoreiz es prasīju Dievam vīru, kurš teica, Tēvs, galvenais, lai šis vīrs nestāv attiecībās manās, lai nestāv pret mūsu attiecību, nestāv mums pa vidu. Un varbūt viņš arī vēl nav, super puper, tur tikpat tādās atklāsmēs kā es, bet dot viņu, lai viņš tevi zina. Tāda bija, protams, vēl kaut ko citu prasīja, protams, tā. Un tad kaut kā tā arī, tad arī kaut kas sāka mainīties īstenībā. Un tad sākās jaunais posms, mēs, kad Dievs atvēra mana vīram acis, tad mēs ātri apprecējāmies. Un ļoti ātri mums pieteicās Jēkabs. Un
kā tur bija tā visa lieta. Respektīvi, tad tev tas bērniņš tad piedzima. Un kāds bija tās sajūtas un kā bija tie, ka tagad tātad bērns tev parādās, ja, tavā dzīvē, ja, agrāk negribēja bērnus, ja, nevar iedomāties. Un kas notika tevī? Tu jau biji dziedināta vai tajā procesā kaut kā tu vienkārši, vai caur dēlu tu joprojām saņēmi visu kaut ko tādu, kad kaut kā Dievs runā varbūt caur to? Nē, jāsaka, šeit jau ir tieši tas noslēgums, pat būtiskākā sadaļa manai liecībai, jo tieši šeit šis ceļš, gaidīšanas ceļš un Jēkaba nākšana pasaulē ir tas, kad tas sekmē to, kad es līdz galam tieku dziedināta no savām dzīves lielākajām bailēm tapt māte un dzemdēt bērnu. Jēkabs piesakās, un, protams, kā daudzām sievietēm ir tāds, kā tagad, un kā būs ar savu dzīvi. Un tie neskaitāmie jautājumi, par ko raksta grāmatās, kas pārņem sievieti, kad viņa ir tādā neziņā, un tas ir periods, kā man dzīve tagad mainīsies, es esmu tikko apprecējusies, man būs bērns, un tāpat laikā es arī sapratu, kad mums vairs nav 20 gadi, un tas ir normāli, mēs apprecamies, un tas ir dabiski, ka nāk pasaulē bērniņi, un es to tā sāku pieņemt, un atceros Dievs kā stiprinājumu, man deva tādu, viņš man deva kā stiprinājumu, es redzēju garām bērniņu, es redzēju bērniņa seiņu, un jāsaka, arī pirms tam es biju aizmirsis pateikt, kad es man vēl tālu līdz brīdim, kad es jau satiku savu vīru, es biju redzējis reizi sapni. Daudzus gadus pirms tam es biju redzējis sapni, es biju redzējis, kad es biju ietīta tādā ļoti lielā mīlestībā. Es redzēju divus bērniņus, es redzēju puisīti, es redzēju meitanīti, un tad mani valdīja tāda mīlestība. To nevar izteikt vārdos. Es negribēju no tā sapņa pamosties, bet tas bija tik spilgts, tik gaišs, tik tīrs sapnis. Un arī man ir bijuši pravietojumi, kad man būs ģimene. Un tad, kad pieteicās Jēkabs, protams, nāca to, ko raksta grāmatās, kad sievietē rodas emocionāli satraukumi, arī garīgi uzbrukumi sākas ļoti daudzām. Varbūt, ja tur kaut kas nav dziedināts no pagātnes, tad sieviete sāk piedzīvot arī garīgus uzbrukumus. Un te bija tas brīdis, kad bija manas lielākās cīņas. Manas bija lielākās cīņas, kad es cīnījos, kad nāca garīgi uzbrukumi, nāca pagātnes lietas, atkal attiecības ar māti, kas parādīja, cik es biju slikts bērns. Un kad vainas sajūta gribēja mani pārņemt. Un es pasakos Kristum, kad viņš man devis brīnišķīgu vīru. Un es raudāju viņam. Es stāstīju viņam. Es lūdzu par to. Es visas šitās lietas atdevu Jēzum. Un kaut kurā brīdī viņas apstājās. Viņas nāca. Es runāju, lūdzu, atdevu, aiziet prom. Nākamās, es daru to pašu. Un, es lūdzu, es tiešām uz Dievu lūdzu, es saku, es nezinu, kā tas būs, jo tā bija tā nezināmais. Kā sakot, bērna nākšana pasaulē katrai sievietei ir nezināmais. Tas ir tīri dabiski, nevelti arī Bībelē raksta par to. Es lūdzu, lai par manīm lūdzu, es pati lūdzu, es gāju, man likās, ka vienu brīdi bija tādas situācijas veidojās, kad man veselība sāka šķobīties. Ja, kā tev, teiksim, vīram varbūt arī bija kaut kāds redzējums par bērniem? Viņš arī varbūt bija kādu sapni redzējis? Nē, man vīrs, viņš bija, es saku, viņš ir tāds, ka tiešām tāda arī Dieva dāvana, man viņš bija. Man liekas, viņš kļuva par tēvu brīdī, kad es pateicu, ka mēs gaidām mazulu. Viņš tā tik dabiski uztvēra. Viņam vispār nebija nekādas. Viņam nācās audzināt mani, varbūt mani sagatavotai mātes lomā, jo
Viņš to tik dabiski uztvēra. Viņš, jā, normāli, jā, viss ir labi, mums būs bērniņš. Nē, viņam par to nebija šaubu, ka varētu būt kaut kas savādāks, jā. Un atceros, ka man nāca tie dziļi emocionāli garīgi uzbrukumi. Viņš man teica, Dācis, es tevi izvēlējos, jo es tevī redzēju, ka tu vari būt laba māte. Liekas, tu manī redzēji, bet es to sevī nekad neesmu redzējusi. Un atceros arī pirmās tās vizītes pie dakteriem, tas man bija tāds satraukuma pilnas, bailes tādas, ka tu baidies un tu ej. Jo man uzreiz bija pilnīgi saprašana, ka nebūs ok, kaut kas beigās nebūs labi. Un es par to runāju dakteriem. Un atceros, man viena daktera Gražula. Un viņa man teica arī, saka, Dace, es redzu, tu būsi laba māte. Un man tas tā pacēla. Jo es jau biju cik pašā sākumā, un viņa man to teica. Bet tas bija smags, tas bija 9 mēneši, tas man bija pārbaudījuma laiks, ļoti liels garīgs izaicinājums, kad es jūtu, ka nebūs labi ar dzemdībām. Iekšēji es jūtu, man pilnīgi bija sajūtas, nebūs labi. Es mēģināju runāt ārstiem, teikt, bet Kur tajā brīdī bija draudze? Vai tavi ticības cilvēki, kas tev apkārt? Jā, viņi man ticības cilvēki, es dalījos, lūdzu par manīm, palīdzēja man. Jā, tas arī bija tas lielākais atbalsts, kā es tam visam izgāju cauri, jo arī, kad sākās kaut kāda veselības sarežģījuma, viskās, es gāju un es lūdzu par manīm lūdza. Var teikt, tā nebija gandrīz vai dienas, nebija vakara, kad es pati nelūdzos. Un man bija atbalsts, un tas slava Dievam. Tas mani kārtoja, tas mani gatavoja tam, kad es būšu māte, jo man nebija arī īstenībā man nebija tādas bailes, kā būs, kad man viņš būs. Es pieņēmu to, kad dzīve izmainīsies, kad būs mazs bērniņš un būs kaut kā jādzīvo, jā, un viņš ir dots, par viņu ir jārūpēs. Man par to nebija nekāda satraukuma vai tādu sajūtu, vai kas notiks ar manu dzīvi, jo pats pirmais posms bija smags, tā pieņemšana, jā. Pēc tam jau es to pieņēmu, ka man būs bērniņš, un vienīgais, ko es Dievam lūdzu, lai viņš mūs abus divus sargā, lai izējot cauri, lai mūs sargā no dzemdībām, un tā visa posma, jā, un tad es sapratu, ka ķeizaru man neviens nenozīmēs. Labi, tas ir cits iemesls, tās jau sakot, ko tur teikt, kā bija tā bija. Tad es sapratu, ka jāpaļ. Kā sakot, tev ir jāiet tā kā es to brīdi, varbūt vienu brīdi jūtu, ka tu esi kā jērs, kurš iet uz kaušanu. Smags tāds salīdzinājums. Tāds smags jērs, bet tev ir jāiet, un kas būs, tas būs. Tev vienkārši, tu nevari izmukt, tas būs. Atkal Dievs pieļāva, es domāju, ka pieļāva lietas. Dzemdības bija smagas, un es pasakos, paldies Dievam, kad viņš ir, ka viss beidzās. Ka viss beigās ir beidzies labi, ka Jēkabs aug, neskatoties uz to, ka kas bijis, tas bijis, jā. Kā, citi pa tev lūdza, tu sajūti, kad tev tā kā miers atnāk, jā? Jā, es jūtu, kad arī man bija kaut kāda veselības uzbrukuma veselībai, es jūtu, kad man iestājas miers, un man arī māsa Kristū teica, toreiz, kad mēs jau bijām dzemdībās, un 24 stundas nekas nebija noticis. Un viņa saka, es jūtu no rīta, es lūdzu par tevīm, bet bija tik smagi, pilnīgi bija tādas smagums. Un viņa saka, un pēcpusdienā kaut kas vienkārši tā kā palaida. Jā, un mums vēl pēc 12 stundām mums uztaisīja ķeizaru, un paldies Dievam paspēja izdarīt to pēdējā brīdī, kad vēl
nebija noticis kaut kāda nelaime, var tā teikt, bērniņam. Un viss beidzās visnotaļ labi, un tas, ka tur bija kaut kādas ārstēšanās pēc tam, tas jau ir sīkums, jo Kristus mūs tiešām no tā visu dziedināja. Un te bija tas moments, kad tas process bija ļoti sāpīgs, un es biju sāpināta, es biju ievainota kā sieviete, pēc tā visu izejot no tikai fiziskā miesas sāpēja, bet arī sāpēja mans iekšējais cilvēks, man dvēseli par piedzīvoto no mediķu puses. Bet interesantākais bija tas, kad vēl bērniņš nebija pie mums, viņš bija intensīvajā palātā. Es visu laiku jūtu mieru. Man nebija tā, ka man bija nemieris. Es zinu, ka bērniņš saņem ārstēšanu, un viņš nav ar mums, bet man bija miers. Bet par mums visu lūdza, par mums lūdza draudzes, kam es biju ziņojusi, un kristieši, kādus es zināju. Un 3. dienā es no rīta pamostos. Man sāp, es aizvien vēl īsti pastaigāt nevaru. Es pamostos, un man ir prieks. Saproties, man ir prieks, lai gan es... Un reāli man sāp, man fiziski es nevaru paiet, es nevaru piecelties. Man naktī vēl ir murgi rādījušies. Es neesmu normāli gulējusi, bet man ir prieks. Un es Dievs domāju, kāpēc? Dievs, kāpēc man šodien ir prieks? Šodien, man liekas, tā bija svētdiena, un, protams, kā tu tiks uz baznīcas, nevari tikt, un man pēkšņi nāk atziņa. Tāda. Tu izgāji cauri gan dabiskajām dzemdībām, gan ķeizaram. Un ar to tu uzveici dzīvē savas lielākās bailes dzemdēt bērnu. Un es sapratu, lai gan tajā brīdī saņemot to attieksmi, kā man likās, lai Dievs zina, cik tā bija taisnīga, cik tā bija netaisnīga, saņemot to attieksmi, kādu es saņēmu, un tam ejot tam visam šausmīgajam procesam cauri, zini, daudzas sievietes pēc tā atkopjas gadiem, viņas vairs nekad saka, es vairs negribēsim bērnus, un viņām vajag psihoterapeita palīdzību, tur konsultācijas, lai dziedinātu to cilvēku dvēseli. Es 3. dienā pēc dzemdībām es atskārtu. Nē, tagad es esmu gatava iet tam vēlreiz cauri, lai būtu, ja Dievs dod, būs vēl bērniņš, bet, protams, jau ar uzkrātajām zināšanu bagāšu. Un tad es sapratu, Dievs tanī brīdī bija darījis brīnumu. Es caur tādām mokošām dzemdībām, Tātad tas, kas bija tā kā salauzts, bija traumēts bērnībā, galīgi reizi uzskatīja tādu saprašanu, kad Dievs dziedināja, sakārtojas, vedis cauri, un tad beigās tā tad sanākusi ģimene, un viss pozitīvi, pilnīgi citā gaismā, tagad to redzi. Forši. Un vēl viena piezīme, ko es gribēju pateikt, kad arī pēc tā sāpe pēc dzemdībām, tas jau arī nebija vienas dienas pasākums, kad tava dvēseli tiek dziedināta, lai tu tā mierīgi tagad tā pasmaidot kameras priekšā varētu tā stāstīt un ar tādu varbūt sarkasmu tā par medicīnas sistēmu varbūt pat runāt un to notikušo, tas jau nebija. Bet Dievs mani mācīja arī piedot, jo tā piedošana nebija uzreiz, kā es teicu, es biju ļoti, manī gribēja iezakties atriebība. Un gāja laiciņš, es jau biju atkopusies, un Jēkabs vienkārši slava Dievam, viņam viss bija lieliski, un viņš bija pilnībā dziedināts, viņam nebija nekādu, kā sakot, blakņu pēc smagām dzemdībām. Un es jau grasījos rakstīt, man teica, raksti, ieteica, ka man varēja sūdzēties arī veselības inspekcijai par to, kas bija varbūt arī tur. Un es jau gandrīz vai grasījos rakstīt, jo man iekšā vārījās. Tā attieksme, ko es biju saņēmusi. Un vienā brīdī Dievs parāda manu kļūdu.
kad es esmu kļūdījusies vienā situācijā. Tāda nesmuka situācija. Tāda vienkārši, tāda viena maza situācija. Kuras par slimnīcu vai par kaut ko citu? Tas jau par manu pašu, kas nav saistīts. Vienkārši Dievs man parāda, ka es pat esmu kļūdījusies, jā, un ka tam ir sekas, jā, bet, ka man ir piedots, jā, ka man ir piedevuši par manu kļūdu. Un tajā mirklī es saprotu, ka Dievs man liek sirdī, Dace, neba tie dakteri, kas tur strādāja operāciju zālē, vai neba viņi, kas speciāli ir kaut ko gribējuši nodarīt pāri, un neba viņi speciāli, Dace, piedot viņiem, bet tev piedeva. Un es tādā brīdī sajūtos tāda, man paliek kauns, un es saprotu, jā, Dievs, man piedeva. Un kādas man ir tiesības nepiedot? Nepiedot arī tiem mediķiem, kādas man ir tiesības tagad taisīt kaut kādu melnu PR un būtībā radīt varbūt traumas vēl lielākas citām sievietēm, kuras tiešām baidās, jā, no dzemdībām, jo viņas noklausīsies manu stāstu, viņām būs vēl briesmīgākas bailes, jā, un viņas teiks, fuj, un es domāju, Dievs, bet tu mani dziedināji, pirmkārt, tu mani atbrīvoji no manām bailēm, izejot cauri. Jēkabam viss ir lieliski, viņš ir brīnišķīgs bērns, un tagad, Dievs, tu man piedod manas kļūdas, tad kādas man ir tiesības nepiedot citiem. Jā, un tā es saņēmos, un es uzrakstīju ārstiem, protams, es uzrakstīju viņiem vēstuli, varbūt izliku savu sirds sāpi, bet es viņiem piedevu, es teicu, es jums piedodu, es jums tiešām piedodu, Dievs mani dziedināja, bet nedariet varbūt citiem, jo ne visi varbūt ir tik ticīgi, un ne visiem Dievs devis tik daudz spēka, lai uzveiktu šo traumu tādā ceļā, un lai cilvēks saņemtu dziedināšanu no Dieva. Jā, tas bija arī tāds otrs aspekts, ar ko beidzās šis viss stāsts, un tad es sapratu, jā, kad ir noslēdzies vien dzīvē lielas posmas, kas izveidojās par tādu lielu liecību. Forši, Dace, paldies! Paldies, ka tu pastāstīji, padalījies!